Ja? Nu, tie nav 20 cilvēki, 100 cilvēki, tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri ir pret šo reorganizāciju. Mums bija kādreiz tāds prezidents Levits. Es tiešām nedomāju, ka es nonākšu savā dzīvē to, ka es sākšu citēt Levitu. Un es atgādināšu, ka Levitu ievēlēja skaitā Nacionāla apvienība, skaitā Jaunā vienotība, un Levitam bija tāds citāts. Demokrātija nav tikai vēlēšanas, tā ir pastāvīga sabiedrības iesaiste valsts pārvaldē. Tas no vienas puses. No otras puses mums ir tāds portāls Mana balss LV, kurš tika radīts, kad bija tas pacelts referendums slieksnis no 10 000 līdz 155 cik tur tiem tūkstošiem, lai kaut ko varētu ierosināt. Un ko mums solīja, ja, kad tu radīji to portālu, mums solīja, ka stiprināsim tiešo demokrātiju un sabiedrības līdzdalību. Šorīt vēl paskatījos, kādi ir tie cipari portālā Mana balss LV par 3 bērndārzu reorganizāciju pret šo reorganizāciju. Tātad Margarietiņa 2800, Zilbīte 2600 un 104. bērndārs 2500. Vojkas kundze, jūs pateicāt tādu lietu. Mana balss LV parādīja, ka sabiedrība var ierosināt konkrētas politikas izmaiņas un panākt reālu parlamentu rīcību. Nu, kas ir saimnieks. Jūs teicāt tādu lietu, vai ne? Nu, jautājums, vai šajā jautājumā bija pietiekami iesaistīt vecāki? Es tikko dzirdēju, ka viņiem tur ir iespēja atnākt uz domas sēdi, piedalīties, nolasīt, tur 3 minūtes uzstāties un viss nopietni. No, tā ir tiešām tā iesaiste, ja, par kuru mums solīja. Komitejā es arī biju atnācis paklausījies, tur arī šodien man bija diezgan tā jocīgi no Jaunās vienotības pārstāvjiem klausīties par tur vēlas runas par naudas ekonomiju. Vai zināt, tāds projekts Rail Baltica? Cik desmitiem, simtiem miljoni pazūd nebūtībā? Rinkeviča kungs savā jaungada uzrunā teica tā. Šis gads mums ir iemācījis, ka jāuzticas pirmām kārtām pašiem sev. Ka neviens cits, bet paši nosakām savu un mūsējo valsts dzīvi. Drošība sākas ar attieksmi pret sevi, saviem tuviniekiem un līdzcilvēkiem. Parādiet, lūdzu, šodien savu attieksmi. Paldies!